Kubā notiek spiediens, kas jau sen pārsniedz diplomātisko vēstījumu. Donalds Trumps ir izgājis no tiesvedības posma un iegājis operatīvajā posmā. Dienvidu pavēlniecības vadītājs tikās ar Pītu Hagsetu Pentagonā, un aviācijas bāzes kuģis SS Nimitz atrodas Karību jūrā. Izlūkošanas lidojumi pie Kubas. CIP jau ir nodevusi ultimātu Havanai. Helikopteri zemu lido virs Miami, un Rubio saka, ka Trumpam ir pienākums rīkoties, ja Kuba būs drauds. Šajā piekdienā, 2026. gada 22. maijā, Trumps ne tikai kritizē Kubu savā runā. Viņš pakāpeniski ielēns salu, mērķējot uz struktūru, kas uztur komunistisko partiju. Sasniedzot ar gaisa saistītos tīklus ASV, pastiprinot imigrācijas kontroli, paplašinot sankcijas un parādot, ka Kubas diktatūra iespējams ir nonākusi visbīstamākajā posmā kopš tā laika, kad tā sāka paļauties uz Krieviju, Ķīnu un pašu militāro eliti, lai izdzīvotu. Ja kuģi, izlūkdienesti, tiesu vara un aresti sāk darboties vienlaikus, ko Trumps tagad gatavo Kubai? Vai komunistu režīmam joprojām ir iespēja izbēgt no šī ielēkuma? Cik ilgs laiks komunistu režīmam vēl ir atlicis, līdz tas zaudēs kontroli pār salu? Es tev visu to tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts, saņemot informāciju reālā laikā visaugstākajā žurnālistikas kvalitātē ar uzticamības standartu Milsons Alves. Rauls Castro, kam ASV tiesu iestādes izvirzījušas apsūdzības, ir atvēris durvis un kustība jau ir pavirzījusies uz priekšu. Trumpa valdība sāk izturēties pret Kubu kā pret aktīvu draudu pie Floridas piekrastes, tikai 90 jūdzes no Amerikas krasta. Spiediena centrs ir uzreiz 3 frontēs – jūras spēku klātbūtne Karību jūrā, izlūkošanas darbība Havanā un tiešs uzbrukums komunistu elites ekonomiskajam tīklam, kas darbojas gan salā, gan ārpus tās. USS Nimitz ar savu triecienu grupu ienāca Karību jūrā brīdī, kad Kubas krīzes sāsinājās. Oficiāli šī pārvietošanās notiek operācijas Southern Seas 2026 ietvaros ar jūras mācībām un reģionālo sadarbību, taču politiskā ietekme ir acīm redzama. Lidmašīnu bāzes kuģis ar lidmašīnām, helikopteriem, jūras eskorta kuģiem un kaujas struktūru šādā nedēļā caur šo reģionu nebrauc, neatstājot skaidru vēstījumu. Havana raugās uz jūru un saprot, ka Vašingtona ne tikai runā par sankcijām, tā parāda savu darbības tvērumu. Dienvidu pavēlniecība ir tas elements, kas piešķir šim skatījumam svaru. Tieši šī pavēlniecība atbild par ASV militāro klātbūtni Latīņamerikā un Karību reģionā. Kad Kubas krīze sāk ietvert sanāksmes Pentagonā, militāro vadību, jūras spēku pārvietošanu un reģionālās drošības izvērtēšanu, režīms vairs nesaskarās tikai ar politiskiem paziņojumiem. Tagad tas saskarās ar ASV valsts aparātu. Arī CIP jau ir iesaistījusies krīzes centrā. Džons Ratklifs bija Havanā 2026. gada 14. maijā un nogādāja Trumpa stingro vēstījumu. Savienotās valstis nopietni iesaistīsies sadarbībā ar Kubu tikai tad, ja režīms veiks būtiskas pārmaiņas. Tas maina visu, jo Vašingtona šo problēmu neuztver tikai kā ideoloģiju. Tiek teikts, ka Kuba nevar turpināt kalpot kā droša patvēruma vieta pretiniekiem rietumu puslodē. Marko Rubio pabeidz vēstījumu ar frāzi, kas spēcīgi rezonē Havanā. Viņš teica, ka iespēja panākt sarunu ceļā vienošanos ar pašreizējo Kubas vadību nav liela. Pat saglabājot atvērtu diplomātisko kanālu, Rubio skaidri norādīja, ka Trumpam ir tiesības un pienākums rīkoties, ja viņš saskata draudus Amerikas Savienoto Valstu nacionālajai drošībai. Praksē valsts sekretārs nostādīja Kubas režīmu vienkāršas izvēles priekšā, patiesi mainīties vai saskarties ar arvien lielāku spiedienu. Jūtamākais trieciens tika vērsts pret gaisa konglomerātu, kas saistīts ar Kubas bruņotajiem spēkiem. Šī struktūra nav tikai ekonomisks saīsinājums. Tā ir militārās elites finanšu sirds, kas kontrolē viesnīcas, uzņēmumus, importu, turismu, valūtu, privilēģijas un ietekmi salas iekšienē. Kamēr Kubas tauta saskarās ar elektrības atslēgumiem, degvielas trūkumu un tukšiem plauktiem, šis tīkls aizklusēs uztur režīma varu. Donalds Trumps un Marko Rubio tieši šo kasi ir izvēlējušies par mērķi. Ar šo tīklu saistītā imigrācijas aizturēšana ir devusi jaunu signālu. Marko Rubio paziņoja, ka GS vadītājas māsa, kur dzīvoja Amerikas Savienotajās valstīs, tika atņemta zaļā karte, viņa tika arestēta un nodota ASV imigrācijas iestāžu apcietinājumā. Šis punkts ir izšķirošs, jo parāda, ka spiediens vairs nav tikai uz papīra.
Komunistu elite, kas guva labumu no Kubas režīma, vairs nav drošībā tikai tāpēc, ka atrodas ASV teritorijā. Vašingtona saka, ka nepieļaus, ka ģimenes un sistēmas darboņi dzīvo komfortā Amerikas Savienotajās valstīs, kamēr viņi palīdz uzturēt represiju mašīnu Kubā. Sankcijas skar uzņēmumus un personas, kas saistītas ar Kubas varu. Humānā palīdzība tiek piedāvāta ārpus komunistu kontroles, lai nepieļautu, ka režīms pārvērš palīdzību tautai par politisku degvielu savai izdzīvošanai. Havana reaģēja. Tā reaģēja, uzbrukot Rubio un apsūdzot Vašingtonu agresijas sagatavošanā. Miguels Dias-Canels aizstāvēja Raulu Castro un nosauca apsūdzības par politisku manevru. Ķīna arī nostājās Kubas pusē un nosodīja Amerikas spiedienu. Šī reakcija parāda, ka kustība ir trāpījusi visjutīgākajā punktā. Ja tas būtu tikai runas, režīms izdotu paziņojumu un turpinātu tālāk. Bet, kad Havana un tās sabiedrotie reaģē vienoti, tas nozīmē, ka spiediens tuvojas varas kodolam. Trumps arī izvirzīja šo tēmu Amerikas politikas centrā. Viņš apgalvoja, ka daudzi prezidenti gadu desmitiem ir domājuši kaut ko darīt pret Kubu, un tagad izskatās, ka viņš būs tas prezidents, kurš rīkosies. Šis teikums nav mazsvarīgs. Tā pozicionē Kubas krīzi kā vēsturisku Baltā nama lēmumu. Pēc stingrākas nostājas pret Maduro, degvielas piegāžu ceļu bloķēšanas un politisko izmaksu palielināšanas Havanas sabiedrotajiem, Trumps sāk izturēties pret Kubu kā pret nākamo figūru reģionālajā spēlē. Kubas režīms šajā brīdī ir kļuvis vājāks. Sala cieš no elektroenerģijas pārāvumiem, ekonomikas lejupslīdes, degvielas trūkuma un ārējās atkarības. Komunistu valdība cenšas vainot Vašingtonu par visu, taču amerikāņu vēstījums tagad ir cits. Problēma nav tikai embargo. Tā ir sistēma, kas nodrošina nabadzību tautai un privilēģijas militārajai elitei. Helikopteru un militāro vienību pārvietošanās pār Miami, kas minēta ziņās, pastiprina sajūtu, ka tiek gatavots kaut kas lielāks. Pat bez oficiāla paziņojuma par militāru operāciju noskaņojums ir mainījies. Kubiešu kopiena Floridā seko līdzi katrai jaunai zīmei, jo zina, ka Vašingtona reti kad vienlaikus iesaista izlūkdienestus, jūras spēkus, tieslietas, imigrāciju un sankcijas tikai nejaušības pēc. Kad viss parādās vienā un tajā pašā nedēļā, dabiskā interpretācija ir tāda, ka brīdinājuma posms tuvojas beigām. Jautājums tagad nav par to, vai Trumps ir neapmierināts ar Havanu. Tas jau ir skaidrs. Jautājums ir, cik tālu viņš ies ar šo spiedienu. Var sekot vēl vairāk imigrācijas aizturēšanu, kas vērstas pret personām, kuras saistītas ar režīmu tīklu. Var tikt ieviestas vēl vairāk sankcijas pret militārajām kompānijām. Var tikt paplašināta jūras spēku klātbūtne Karību jūras reģionā. Var tikt mēģināts ieviest humāno palīdzību, apējot komunistisko partiju. Var tikt uzsākt agresīvāka tiesvedība pret personām, kas iepriekš šķita neaizskarams. Režīms to zina un tāpēc reaģē nervozi. Es esmu Milsons Alves, globāls internacionalists, un mans mērķis ir jūs katru dienu informēt ar patiesību. Ziņu saites ir norādītas video aprakstā. Nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu un beigās apskatiet komentārus, lai jūs vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvesa globāla kopienā.